Es esmu sveicināts Mentālās veselības akadēmijā. Mani sauc Aivaras Augustāns, un kopā ar mani šodien ir ārsts psihiatrs Pēters Zālītis. Jānis Zālītis, psihoterapijas klīnikas vadītājs un mūsu atbalstītājs. Šis projekts top tikai pateicoties Pēterim. Paldies tev! Un šodien mums ir tāds, var teikt, savdabīgs temats, kas ir prostitūcija. Ja? Un gribu jau sākt arī pirmais jautājums ir tāds, kāpēc prostitūcija projām ir temats, par kuru sabiedrība spriež skaļi, bet saprot tik maz? Kā ir ar šo? Tavs kā psihiatra skatījums, kas no zinātnes puses, ko tu teiksi? Kā tu atbildēt šo pirmo jautājumu? Provokatīvs, negaidīts? Negaidīt, jā. Piezagās. Piezagās? Nu, lūk, tātad. Pies lamatās. Pasties, viena no vecākajām profesijām pasaulē, ar ko viņi ir saistīti? Darbu. Ar darbu, ar to, ka izplatās seksuāli transmisīvās slimības. Cilvēki ir apmierināti, un tas arī. Un, kā saka, sifilis jau bija diezgan draņķīga saslimšana, kad zaudēja matus, kaulus un visu iespējamo, nepatīkami. Tad mēs tikko par šizofrēniju runājām jau un par seksuāli transmisīvām slimībām. Ja? Tad mēs nonākam šeit pie šo slimību vienu no izplatīšanās veidiem. Ja, labi, tas ir globālais jautājums, ko visi zina. Jā, bet ir tā bailes, ka tu to ienesīsi savā ģimenē šo saslimšanu, ja tu izmantos šo pakalpojumu. Bet ja nerunājot tikai par saslimšanām, bet kopumā tēmas prostitūcija. Mēs runājam, transmisīvās slimības, neķītrība, nešķīstība, vienalga kā to var nosaukt, bet kāpēc mēs nesaprotam šo vispār? Nevis terminu prostitūcija, bet prostitūcija kā tādu. Nerunājot tikai, ka mēs sakam vienā vārdā un nauda, nelegāli slikti, deģenerāti un tā tālāk, bet kopumā šo tematu, jo viņš nav tik viennozīmīgs. Piekritīsi. Ok. Mēs varam pastīties uz šo jautājumu šādā veidā. Arī? Man liekas, te ir jāsāk ar šī te cilvēka, kas nodarbojas ar prostitūciju, tādu kā raksturojumu. Kāds viņš ir? Kāda ir visizplatītākais meitenes, protams. Ja? Ir jau arī puiši. Ja? Un pie kā mēs nonākam, ka savulaik tas pats Donalds Trumps, par ko mēs runājām pagājušajā epizodē, kur nenogalināja rezultātā, viņš savulaik izteicās par prostitūtām kā par poorly educated. Vai izglītots. Tās meitenes, kas ir skaistas, bet ar intelektu... Nav apdalītas. Okay, par visiem nevar tā teikt. Nevar. Ar intelektu nav izglītots. Bet, kā saka, viņām ir veids, kā nopelnīt naudu. Izdzensals. Un tam visam sako līdzi arī, kā saka, sabiedrība. Kas ir tas, ko cilvēki šai tematā negrib saprast šai visā? Kas, ko cilvēks negrib redzēt? Saprast, redzēt, jā. Redzēt, jā. Redzēt, tas ir tas, ko mēs runājam par slimībām. Šī pasaule, man liekas, ir tāda daudzplāna domāšanas veidā, kaut kādiem aizspriedumiem balstīt, jo, piemēram, mēs dzīvojam Eiropas Savienībā. Labi. Ir dažādas valsts Eiropas Savienībā ar dažādiem attīstības līmeņiem. Un piedomājies, Latvijā tas ir tāds tabū temats, kad tepat 3000 kilometru attālumā mums ir Holanda, Nīderlanda, porno teātris, viss ir porno. Jā, kuri nav aizvērušies tur gadsimtu gaitā. Visi nevienu to dara. Nevienu dienu. Šis ir tas, ko viens bija par Holandu, par Nīderlandu. Kas ir tas, kas Nīderlandē nekad nebija aizvērts ne uz vienu dienu?
Porno kinoteātris. Jā. Visi Un tu redzi... Dāmas ir strādājušas, jā. Un tas ir... Man rodās šajā sarunā tā doma, ka tas tieši tāpat kā ar stigmatizāciju psihiatriskajās slimībās, tieši tāpat ir arī stigmatizēta šī profesija kā tāda. Jo iedomāsimies situāciju tādu pikantu, piemēram, kāda seriāla vai filmas, bet reāli, kas varētu būt dzīvē. Piemēram, vecvečuks. Tāds, kas ir pie prāta, saprāta. Viss strādā, viņam ir nomirusi sieviņa. Pirms gadiem 20, 30, bet viņam vēl projām, kā saka, Dievs nav atņēmis to spēju, ka viņam kaut kas var patikt. Mīlēt un mīlēties. Mīlēt, jā. Tas mīts par to, ka veciem cilvēkiem nav seksa, arī ir atsevišķi temati, par ko savulaik parunāt mums ar tevi. Jā, bet tā doma ir tāda, ka viņam vajag, bet viņš sev partneri nevar atrast, viņam naudiņi ir. Un ir specifiskas meitenes, kas nodarbojās ar šādu pakalpojumu sniegšanu tieši veciem cilvēkiem. Tas nav slikti, manuprāt, tas nav. Jā, saprotu, tāda skata punkta. Holandē, man liekas, un Vācijā tā ir oficiāla profesija. Un cilvēki maksā nodokļus. Un atbilstoši arī noraksta nodokļus, atbilstoši savai profesijai. Jā, uz sekšopu aiziet. Apmaiņas braucienā uz kādu zemi vai... Nepiespiestā. Mēs runājam par to brīvos. Producenta alga galā un vispārējais. Vai mums kā sabiedrība šita prostitūcija ir jāmēģina saprast, vai vienkārši jāsaprot? It is what it is. Ir nosodījumi šeit nav vietas, kaut kādām stigmām arī nevairs nebūtu, stigmām arī nevajadzētu būt vietas, jo cik gadsimtus, kā tu teici, cena šita profesija. Runājot par psihiatris, tu kā psihiatris, kā tu vērtē cilvēku iekšējā pasauli, kas nodarbojas ar prostitūciju? Tur iekšā man ir jautājumi pie šiem, kas ir traumas, poor educated, kā tu teici, izglītot, paša cilvēka ir brīva izvēle. Kas notiek šeit cilvēkā? Jo tas nav vienkārši. Redzi, kā ir, ja mēs turpinām par poorly educated un cilvēkiem vispār kā tādiem, būsim reāli, prostitūcija ir viena no noziedzīgās pasaules sastāvdaļām. Jā, ne tikai, kā saka, kā pakalpojums, kas varbūt attīstītās valstīs ir ok, un cilvēki to neslēp, cilvēki to dara, bet tādās mazattīstītās valstīs tieši tāpat kā ar sauso likumu pagājušā gadsimta sākumā, kad cilvēki bija spiesti pirkt kaut ko, tādu, un plus viņus šantažēja ar to, tad tieši tāpat arī prostitūcijā, kad viņi ir aizliegta, kas saka, rodās kompromāti, ka tas vai cits cilvēks kaut ko ir izdarījis. Jā, viņš jau neparaksta NDA, zini kā. Interesanti, tas nozīmē mazai melnā, kad taču ir melns bloknotiņš, ko viņam pierakstīja kaut ko. Un šeit arī var pierakstīt savu klientu, tur Aināru, Aivaru, Pēteri un Rolandu. Ambulatorā kartiņa. Bingo! Bet tur ir tāda konfidencialitāte. Bet kā tu uz ielas un konfidencialitāti nokārtos? Tu aizmirsti savu dokumentus mājās. Kā tu pēdējo reizi esi redzējis, kad Rīgā, kur stāv meitenes uz ielas? Pirms mēnešiem redzēju, pirmoreiz dzīvē man pievērs uzmanību un pateicu čau. Čalis? Es aizgāju garām, man nebija mans dzimums, ko vajadzēja, bet tas bija interesanti, man pirmo reizi pievērs uzmanību prostitūta. Tas bija ļoti tā Tas bija kompliments tev, jā? Tas bija kompliments, ka ņemams. Un runājot par tiem pierakstiem, cilvēki jau mēdz arī ar prostitūtām sarakstīties. Jā. Kompromāts uzreiz. Bet tu zini, kāpēc cilvēks bieži izvēlās prostitūtu kā sarunu biedri? Nevis paņemties, bet parunāties stundiņu. Viņš ir viens, bet kur līdz cilvēki, kur nav nevienu? Kāpēc, vieglāk ir prostitūtu? Kāpēc būtu vieglāk, jo viņi klausās un viņi jāklausās, viņi to maksā. Viņi dara, ko viņi liek.
vai viņam? Tas ir labs jautājums. Jā. Jo tas ir pa laikam dzirdēts tiešām, ka cilvēks vienkārši viņš arī prostitūtas dalīšās, kad ir bijuši tas stāsts par prostitūciju, ir dalījušos par to, ka atnāk vienkārši parunāties. Pabūt kopā, grib būt mīlēs. Pret cits cilvēks, piemēram, pret cits vīrietis, vienalga pret cits sievieti, aprunāties. Nē, ne visas jau ir tādas, kas ir poorly educated. Ir jau dažādi cilvēki, dažādi psihotipi un dažādi, kā saka, cilvēki, kas ir interesēti varbūt parunāties un kam patīk savs klients, kam nepatīk. Būtībā, ja tāds ir pieprasījums, kāpēc viņi neapmierināt? Seksuāli var apmierināt dažādos veidos. Protams. Priekšspēli var uztaisīt. Un viss. Citā situācijā varbūt tas ir, atceroties mūsu tematu par sadomazohismu, ja? Tur varbūt nebūtu seksa, tur var būt vienkārši sadomazohisms un viss. Ja? Tieši tāpat tas ir pretējs tam, ka ir vienkārši aprunāšanās. Tieši tāpat var būt pretējs, ka tevi padara zilu vienkārši. Jā. Ar dēli padara zilu, nevis Tu nejaucies man te. Tevi padara. Man jau, Kad būs jautājums, kāpēc es kļuvu par geju un prostitūciju pateicies par zilu? Es mēģināju no šī izvairīties, bet tu pats to pateici. Runājot par šitiem vāji izglītotājiem, runājot par šo terminu vāji izglītota, prostitūta, saki lūdzu, kāpēc ir vieglāk izvēlēties lūgt uzmanību šai prostitūtei, lai velta laiku šo stundu ilgāk, lai vienkārši aprunātos. Zinot to, ka šī sieviete varbūt nav dziļa, viņa ir vāji izglītota. Visi ar viņu runājās. Un ir kārtiņa ambulatorā, kā jau mēs secinājām. Kā tu šo varētu komentēt? Paturpināt. Zini, kā ir? Tu uzdodot šo jautājumu, lika man aizdomāties par kaut kādām tādām psiholoģiskām, simboliskām lietām. Pirmkārt, ja tas ir, uzbursim tagad ainu, ja ir problēmas attiecībās, teiksim, hormonālās izmaiņas dzīvesbiedrai, piemēram, Dzīvesbiedrai. Okay. Es par grūtniecību. Un gadījumā ir tā, ka tas seksuālais akts nav iespējams, tāpēc, ka nav šīs te saķeres savā starpā un nav iespējas izrunāties. Tad loģiski varbūt negribās iet ilgstošā psihoterapijā, kas būtu dārgi, vai arī vienkārši Tur nav baudas. Tur nav baudas. Dažiem ir. Bet šitas te, respektīvi, viņam gribās vienkārši izrunāties. Un viņš saprot, ka viņam vajag izrunāties vienu reizi. Vai viņam vajag pabūt ar kādu, kas viņu uzklausīs. It sevišķi te varbūt jābūt sievietei. Līdzīgai, iespējams, kā ir viņa sieva vai draudzene vai meitene vai kas tur ir stāvoklī. Tu to pats pateici. Un vārdu sakot, respektīvi šī sieviete, kas viņu uzklausa, ir līdzīga vai tai viņa mīļotēji, vai līdzīga viņa mātei. Vai mīļotājam. Tikai cits dzimums. Jā. Bet paturpinot jau mīļotājam mātei. Labi, ko tu gribēji teikt? Ir kaut kāds simbols galvā, kam cilvēks var uzticēties. Prostitūtai ar māti. Tas ir tieši tāpat, kā tu izvēlies savu speciālistu pēc bildēm, jo mums ir internets, mēs visu varam izdarīt. Tieši tāpat, piemēram, tajā pašā Nīderlandē, Holandē, tu vari izvēlēties pēc fiziskām preferencēm savu to cilvēku, ar kuru nodoties baudai. Okay. Matu garums, matu krāsa, acu krāsa, augums un tā tālāk. Tu tā kā suns un saimnieks. Arī Ko šāda pieredze izdara ar cilvēka pašvērtējumu?
robežām un attiecībām ar sevi, savu ķermeni. Šī te lomu spēle. Tas ir atkarīgs no tā lomu spēle. Principā jāizsaruna izvēlas šo te prostitūtu un viņi vienkārši komunicē, tā ir tāda interesanta spēle. Man aizgāja doma, ka tu esi ar savu kā saka, partneri šādās attiecībās, bet labi. Prostitūta. Klients sapiņo viss labi, ieskaitī. Kā tur nāk? Kas tu šokar būsi? Es būšu terapeits, tad 20 minūtē. Kas šokar būsi? Tev būs liftā jālēkā. Labi, Solteks, piemēram. Kaut kā tā. Bet tā ir laba spēle. Kāda ir tava taksa šonakt, dārgā? 400. Klausies, es šodien esmu students, varam 20 minūtes. Vai arī brauc, tā liksim māja betonēs pamats, ja proti. Kā saka prostitūtē, ko tu proti? Ko tu proti par 100 eiro? Es protu visu. Labi, kā priekšā brauksim arī māju betonēt pamatus. Tā kā jā. Bet mēs šajā epizodē mēs runājam tikai par šo par to skarbo pusi, kur vervēšana notiek. Un tā, tas ir atsevišķs temats, jā. Jā, bet mēs sākām, kā tu pats atceries runāt par to, kāpēc māte. Kāpēc māte paturpināt? Jā, kāpēc māte? Atgriežoties pie šīs preferences izvēles, cilvēks jau izvēlās savu baudījuma objektu, kāds ir ierakstīts viņa galvā, viņa atmiņā, kāds ir viņa šis sievišķais tēls, perfektais. Un tad viņš pielaiko to vai citu. Jā, cilvēki mēdz izvēlēties ne tikai vienu algotu dzimumu partneri. Algotu? Tu kā ārsts saki, no pacientu pieredzes vai Ak, tu nerāt, skaidrs. Zināju. Kādas sekas atstāja uz mentālo veselību? Ne tikai tas brīdis, kad spēlē sarunu biedru vai izvēlu vai saprot, tas, ko es te minēju pirmīt, mēs sākām runāt, tas ir atkarīgs no vecuma. No vecuma, dzimums. Un rakstura arī cilvēku, jo ir cilvēki, kas ļoti pieķerās. Jā. Ir arī tādi apsvērumi, ka būtībā, jo agrāk to sāk darīt, jo kā saka, nozog šo te pirmo mīlestības sajūtu. Jā. Jo tas ir saprātīgā vecumā, kad cilvēks ir apbružājies un viņš zina, ko viņš no tā vēlās, tad tas ir kontrolējami. Vai kopumā, ņemot par šo te runājot, vai sabiedrība neizveido vēl vienu traumu vai vardarbības veidu, kad mēs asociējam arī prostitūtas ar lētiem psihoterapeitiem vai cilvēkus, kas izvēlās šo te partneri samaksāt viņiem un nevis pie psihoterapeita, bet prostitūtei, vai tas neveido vēl kaut kādu vardarbības veidu? Klasiski prostitūcija vēsturiski ir kā vardarbības paušana pret sievieti, pret to, kas strādā. Jo ir, kā saka, šie suteneri vēsturiski, un ir šīs meitenes, kas tiek pakļautas. Tā ir tā noziedzīgā daļa. Tāpat laikā, ja mēs paskatāmies uz to visu no otra skatu punkta, ja mēs neskatāmies kaut kādus tās trešās pasaules vārds, ka viņas tiek piespiestas to darīt, ka viņām atņem pasamies pārējo, tad, ja mēs paskatāmies uz attīstītās valsts pusi, mūsu jau sen pieminēto, ka meitenes, viņas ir ar paaugstinātu seksuālo tieksmi, jeb šo libido. Tā skaitā arī nimfomānes, kurām ir vajadzīgs seks kā bauda. Vīrieši sapat? Jā, un tas iekļaujās viņu profesionālajā arodā. Brīvprātīgajā. Mēs nerāsim šeit par to vardarbīgo pusi. Un rezultātā šī vairs nav vardarbība. Labi. Jo cilvēks apzināti to izvēlās. Viņš varbūt noalgos sev arī, kā saka, šo te administratoru. Birē.
Birojā. Un, respektīvi, tur vairs nav tā, ka tev 90% ir jāatdod vismaz vai savas mamītei. Mammas piena naudai. Jā. Un, kā saka, tu vairs nevergu, tu reāli strādā. Tāpēc tev ir šī profesija Vācijā. Runājot par šo te mamītēm un tētiņiem un studentiem. Es 2014. gadā vienu brīdi pāris mēnešus strādāju apdrukas bodē, kur arī izgatavoju fotogrāfijas. Nu, tur nāk, kam tur ģimene, kam tur jubilejas, kam tur bērns, kam tur kas vienalga, printēni, taisnās bildes, izčil. Un vien ir atnāk dara kundze, es neteikšu to pretīgu vārdu resna, bet ļoti patīkamu. Korpulenta. Ļoti patīk korpulenta. Un viņam uziet flešku, saka, izprintējam tādu bildes to un to, un mēs kolēģi varam vaļā tos. Un es domāju, viņi ir iedevusi tā kā ne to flešku, jo tur nav tas, kā es domāju. Un tur ir, es esmu kolēģis, atvezu, mēs tā smējamies, bildējām meitenes, ļoti skaitas, bildēm, bet printējām, taisiem bildes skaistas, dažādas, ļoti bet tad ar dildo, tad plikas, tad kājas vaļā, tad krūtis tur. Un tās bija mana pirmā pieredze, kuras dzīvē redzēju mamīti. Viņa atnāk, iedod flešku, kaudz ar bilžu, vai viņas dalīja klientiem potenciāli, un šeit izvēlēs mums istabā vai kā, ja? Vienalga, bet tas bija reāla pieredze. Bet tur bija es kā būdams gejs, protams, sievietes mīlu tāpat, tikai ne seksuāli, bet man tā māksla patīk, ka tur bija tik skaistas meitenes, tādas paņemamas un opiņā un aiznesamas prom, jau uz psihiatriju, lai tiek vaļā no šīs tieksmes. Ja? Un tā bija tāda pieredze, kur tiešām mamīte bija, bet patīkama mamīte. Klausies, ir kam tas patīk? Nav par to stāsts. Es par to tieši par savu to pieredzi. Ja? Protams, ka bildes jau bija skaistas, bet es zināju, kur viņas, tas nav domāts klases vakarā dalīties kaut kādās salidojumā, skolēs, jā, vai ko. Bet viņi teica, ka tā ir nepareizā fleška beigās. Nē, viņi attāca, basmaidie samaksā un aizgāja. Tu viss bija pareizi. Viņi aizgāja prom, kamēr mēs satrukājam to kaudzi, un atnāk atpakaļ, mēs jau tur pārkaifojušies. Es mazāk, kolēģis vairāk. Tu tāds īsu laiku laikam strādāji tajā fotosalonā. Es strādāju 2 mēnešus. Īsu laiku, tu neredzēji visu to brīnumus, es zinu, jo man teica, ka tur bijis vēl iepriekš, bet tā. Jā, taču pāri arī nes visādas fotogrāfijas, lai ieliktu maciņā. Protams. Tā kā, šī epizode mums par prostitūciju arī diezgan tāda īsa, jo mēs par šo tēmu runāsim daudz plašāk. Mums būs arī projekta arī pieredzes stāsti. Tu tiešām to vēlies? Ko? Tu tiešām to vēlies? Tu pats arī to vēlies, Pēteri. Mēs kopā to vēlamies. Un mēs sadosimies viens rokās, lai mēs to visu piepildītu. Paldies jums, draugi. Paldies, Pēteri. Jāņa Zāliša psihoterapijas klīnika. Psihiatrs ir gadienā nevēl tieksmes, kur īsti vajadzētu palīdzību tur. Ja novērst līdz vaiprātam, tad pie manis, un tad es varu pie Pētera. Paldies jums liels. Visu labu. Visu labu. Čau.